Es sveicināts podkāstā Ārpus normas, šeit Aksels un Aiga, un šodienas tēma mums būs par perfekcionismu, un tā, man liekas, ir tāda tēma, kur mēs visi kaut kādā brīdī iekrītam, agrāk vai vēlāk, un par to mēs arī runāsim, kāpēc tā ir, un, protams, sapratīsim vairāk, kas vispār perfekcionisms tāds ir, gan no mūsu personīgajām pieredzēm, gan no tā, ko mums stāsta zinātne, speciālisti. Un, protams, runāsim par to, kā tas ietekmē mūsu dzīvi, jo īpaši izdegšanu, depresiju un tādas tā kā mentālās veselības stāvokļus, un arī beigās, ko mēs varam darīt, lai parūpētos par sevīm un neļautu, kā saka, tam perfekcionismu slazdam mums ieslodzīt, un beigās, jā, mēs īsti nekur netiekam. Varbūt, Aiga, tu vari iesākt to, kas tev, tavuprāt, ir perfekcionisms, kā tu redzi, jā, kas tas ir? Tā kā no savas kaut kādas subjektīvas? Es domāju, kā tu redzi, gan var no subjektīvi, gan no pieredzēm, gan no zinātnes. Nu, pēc manām domām personīgi par perfekcionismus vienmēr ir bijis par to, ka mēs cenšamies savā veidā kaut kā iet līdzi vai izdabāt kaut kādiem citu uzliktiem standartiem. Un esam pārņēmuši tos tā kā it kā savus standartus, bet patiesībā, kas tas ir, mēs gribam pēc manām domām parādīt citiem to, cik mēs esam, principā, nevainojami par to, ka, mums nav tik daudz kļūdu, ka mēs nepieļājam tik daudz kļūdas, ka mēs ejam visur pēc kaut kādas tur pareizās teorijas un tā kā it kā sabiedrība ir teikusi, kā vajadzētu būt. Manuprāt, arī nereti tas savalks ar to, ka perfekcionisms mijās cauri tajā, ko mēs cenšamies apmierināt, kas ir nereti mūsu ģimenes kaut kādi standarti, ko mēs cenšamies apmierināt jau no bērnības, kāda mēs vēlamies tur būt un kādiem mums ir jābūt, kā mums, piemēram, mamma vai tētis vai kāds cits ir teicis, kā mums ir jābūt. Ok, tad tīri, nu jā, mēs sekojam līdz tam, kas ir sabiedrībā atkal pieņemts, kas ir normāli, kas ir kaut kādi tie standarti, uz kuriem mēs tiecamies, un tas, ko es arī īstenībā atradu par perfekcionismu, ir tas, ka tas ir tāds tā kā aizsardzības mehānisms, kur mēs cenšamies aizsargāt kaut kādā veidā, lai mums, tā teikt, mūs nesāpinātu, lai mūs nekritizētu, lai, nezinu, mēs tur, neiekrist tajās nepatīkamajās sajūtās, kuras notiekās varbūt tās, ja mēs neesam perfekti, ja viss nav ideāli, un līdz ar to, mēs tur tiecamies pēc saviem uzskatiem, kas ir mūsu tie mērķi un tās ekspektācijas, ja gaidas, ko mēs sagaidām, kā tam ir jābūt, un ja tas nepiepildās, tad mēs uzreiz jūtamies slikti, un it kā caur perfekcionismu mēs laikam mēģinām sevi pasargāt. Tas arī bija tas, ko es redzēju, daudzi speciālisti minēja, ka tas vienkārši ir kā aizsardzības mehānisms. Pat viens no slavenākajiem psihologiem, Kārls Jangs, saka arī, ka perfekcionisms ir vienkārši tas aizsardzības mehānisms. Tāda tā kā maska, ko mēs uzliekam, lai varētu, izvairīties no kaut kādām pieredzēm, kuras, protams, ir sāpīgas. Tā kā tas... Tātad bailes tā kā no tā, ka tevi nosodīs. Jā, es domāju, kuram tad patīk, ka viņu kritizē, kuram patīk, ka viņu tur kaunina vai patiešām kaut kādā veidā sāpina, tāpēc liekas, ka tas perfekcionisms tā kā pasargās, kad, ja jau es būšu perfekts, tad es varēšu izvairīties no tā. Tur rodās tas, tā liekas, tā ilūzija par ko tas perfekcionisms mums dod, bet beigās, man liekas, mēs esam paši tie lielākie kritiķi, mēs esam tie lielākie vainotāji, kauninātāji, pat citam nav tas jādara. Mēs vienkārši jau laicīgi sevi tā kā, visu laiku tā teikt, noliekam tajā pozīcijā, un tā kā, ja tu nebūsi perfekts, tad dabūsi iekšā, tu pasties, tu nebija perfekts, viss, tā kā saņemies, kas ir, tu esi vājš, mīkstais, vai dari, tu vari vairāk, pasties, ka citi var, un uzreiz aiziem, man liekas, tā vainošana, kaunināšana, kritizēšana, un, tas, man liekas, ir tas, kur tas perfekcionisms tā kā parādās. Un viņš rāda to ilūziju, ka viss būs labi,
galvenais seko man. Tāpēc, man liekas, tas ir tāds slasts vienkārši beigās. Tas neko īsti neatrisina, bet tā sajūta, ir diezgan tāda, liekas, jā, tas palīdzēs. Ka tas būs kā rīks. Un tas, man liekas, tāpatās, ko es atceros uzreiz, kā doktors Gabors saka, tas gandrīz strādā. Perfekcionisms gandrīz strādā. Viņš rada to ilūziju, ja tu būsi perfekts, tad viss būs kārtībā. Bet, diemžēl, realitāte ir tāda, ka vienkārši ir neiespējami, man liekas, būt perfektam. Kā tev šķiet, vai vispār ir iespējams, un vai vispār vajag būt perfektam? Nē, man liekas, vispār nav iespējams, un arī nevajag būt. Tas arī, man liekas, jā, kā tu saki īstenībā, ka tas vispār ir pats balstīts jau uz ļoti tādiem nestabiliem pamatiem, ka tu centies kaut ko izdevāt, kaut kur būt, bet īsti tu neesi autentisks. Tu nekad neesi autentisks, un līdz ar to, jā, es domāju, noteikti nevajadzētu vispār tādam perfekcionismu modelim sakot, jo tāds neexistē, tad tas jau ir slasts, un otrs ir tas, ka tas nav balstīts uz nekā tāda patiesa un tāda godīga pret sevis, pat teiktu, kā personību. Jā, tu visu laiku mēģini uzlikt to fasādi, jā. Bet tad tu atnāc mājās un vienkārši sabrūc un tu ārprāts, beidzot var noņemt masku. Un es tikko nesen klausījos, ir tāds šovs YouTube, saucās Hot Ones, kur slavenības ēda. Mums arī vajadzētu šitam. Es nezinu, kā mums teiktos. Tas būtu diezgan izaicināšana. Tur bija tieši, viņi ēd tos vistas pārniņus ar aso mērci, un tad tur pakāpeniski aug tas asums. Interesants tāds koncepts. Un loģiski tur nekas nav perfekti. Tur viss tās slavenības savā veidā. Tu vienkārši nevar noturēt to masku vairāk. Un bija viens komiķis, Trevors Noah, man liekas. Viņš ir superīgs, un man arī viņš patīk, un kā viņš teica, ir tā viena vieta, kur mēs tā kā vienmēr visi noņemam to masku, un mēs esam tādi, kādi mēs esam. Toltē? Jā, mēs aizjām uz toleti, un visi mēs to darām vienādi, un tas nekad nav perfekti un skaisti, un līdz ar to, man liekas, tas atkal ļauj, saprast, mēs esam visi cilvēki, mēs visi kļūdamies, un tas ir normāli kļūdīties, man liekas, sliktākais, kas ir, kad tu, iekrītījās perfekcionis lamatās, jo viena doma, kas man ir palīdzējis tā kā pārvarēt perfekcionismu. Es tā kā zinu, ka es skrienu pa priekšu, varbūt tām lietām, par ko mēs runāsim, bet es gribēju pieminēt to, jo man liekas, tas arī iezīmē to ideju par perfekcionismu, cik ļoti tas nav vispār efektīvs, tāds virziens, un kas var mūs apmānīt. Bija tieši pētījums augstskolā saistībā ar fotogrāfijām, kur cilvēki, kurjā skolotājs sadalīja divās grupās savus studentus, un bija vienai grupai teica, tā kā jums ir jāuztais viena perfektā bilde, pa visu semestru, un tā tiks vērtēta. Un otrai grupai cilvēkiem bija vienkārši jātaisa, cik daudz varat uztaisīt bildes, vienkārši vienalga 100 kaut vai. Un tad vienkārši vērtēs beigās, kas tur ir sanācis. Un pagāja semestrs, un beigās tad tās visas bildes tiek iesūtītas, un sanāca tā, ka tie cilvēki, kas mēģināja būt perfekti, neviens neko īpaši labi neuztaisīja. Visiem bija tāds, viduvējas tās bildes. Bet tie, kas bija taisījuši neskaitāmas bildes, tiem bija vairākas, nosacīti super bildes vai perfektās bildes, un tas man liekas arī, tas ir tas, kas man, es zinu, ļoti tā kā palīdzēja pastīties no citas puses, ka patiešām vispār vajag būt perfektam. Vai tas tā kā man palīdzēs, vai tas īstenībā atņems man būt pašam, tas man atņems iespēju atklāt kaut ko tādu, ko es pat nevarētu atklāt, cenšoties specifiski to dabūt. Kas vienkārši, ja es daru, tad īstenībā ir krietni lielāka iespēja, ka es sasniegšu kaut ko perfektu nosacīt, jo man būs arī tā prakse.
Nu jā, kamēr tu tur centies kaut ko sasniegt, kamēr tu tur centies izdomāt, kā kaut ko sasniegt, tur riktīgi daudz laika patērē. Un jo vairāk tu centies izdomāt, kā to izdarīt, jo vairāk tu apjūts tajos visos variantos, jo variantu vienmēr ir ļoti daudz. Un tu tik daudz enerģiju patērē tajā. Es arī pati pēc personīgās pieredzes varu teikt, ka reāli es tik daudz vienmēr patērēju laiku kaut kādās niansēs. Man Aksels, tu man vienmēr esi teicis, tā kā, neesi perfekta. Pirmām par video taisīšanu, tur TikTokā vai Instagramā, un es agrāk, kad es sāku to darīt, riktīgi pārdzīvoju par to. Es teicu, man nav tik labs video, es nevaru to likt iekšā. Tāds vienkārši ieliec un viss. Jā, galvenais izdari, nu tā kā nav problēma tas, ka tu nevari tur būt, tad teikt, kaut ko uzlabot un tā ar laiku, bet uzreiz skriet pie tā perfektā, kas, man liekas, bieži vien ir tas, kas tā kā paralizē jeb kādas pārmaiņas arī. Un līdz ar to, nu, tik ļoti svarīgi ir būt neperfektam sākumā. Un pat arī, man liekas, tālāk procesā, nu, tā kā vispār vienkārši tāda perfekcija, kāda var sasniegt, man liekas, vienmēr var kaut ko uzlabot. Man liekas, vienmēr var tā kā vēl kaut ko citādāk, labāk. Un tāpēc, atkal, man liekas, tas jautājums, jā, vai vajag vispār to perfektumu. Un te es viena lieta, ko es pētot šo lietu, nonācu pie viena tādas pētījuma, kur konkrēti bija runāts par to, ka it kā esot divu veidu perfekcionisms, ir pozitīvais un negatīvais. Tu redzi, ka ir vispār, nu, tā kā pozitīvs un negatīvs perfekcionisms. Es tieši arī gatavojoties atradu arī veidus perfekcionismu. Var padalīties. Bet attiecībās vairāk, nu, tā kā attiecībās. Es varu vai nu tagad, vai vēlāk, bet, nu jā, es noteikti redzu, kad es esmu dzirdējis, ka ir kaut kādā mērā perfekcionisms, protams, palīdz, ir tendēts pamatā uz uzlabojumiem. Loģiski, tātad kaut kāda daļa no tā ir pozitīva, bet visvairāk jau ir tas negatīvais, jo tas ir too much. Nu, man liekas, te svarīgi ieietējās varbūt tās detaļās par to negatīvo un pozitīvo, jo pozitīvais ir tas, nu, kur jā, mēs tā kā tiecamies uz to vēlmi sasniegt tik augstākus standartus, bet tur nav tās pārmērīgās kritikas. Mēs vienkārši, jā, es gribu labāku dzīvi, jā, es gribu tur vairāk sasniegt kaut ko, man liekas, tam nav nekas slikts, tā kā mēs varam attīstīties, un tas, man liekas, ir vajadzīgs. Bet vai pa ceļam mums ir jēga no kritikas? Jā, un es domāju, ne jau konstruktīvs, ka viņš vienkārši tā, kas ir pārmetošā, kauninošā. Neesmu pietiekoši labs. Jā, tieši tā, neesmu pietiekoši labs. Vai no tā ir vispār kaut kāda jēga? Un te man arī viens pētījums, ko es atceros sen apakaļ dzirdēju par soda mešanu, nu, basketbolā, kur cilvēki met tā kā sodiņus, un bija grupa, man liekas, kur cilvēkiem izteica kritiku par to, kā viņi to dara, un atkal otriem bija tā kā iedrošinājumi, un skatījās, kuram pēc tam tā kā izdevās labāk to izdarīt. Un, protams, ka... Protams, jā, ka tos cilvēkus, kurus iedrošina, kuriem, nu, tā kā, kuriem izrāda līdzjūtību, tas rezultāts vienmēr ir labāks nekā pārmetumi, kaunināšana un tā. Un viens jautājums, ko es bieži vien saviem klientiem uzdodu, ir, ja tev ir, piemēram, mazs bērns, un tu nāc pie viņa un sāc viņam pārmest, sāc viņu kaunināt, sāc viņu kritizēt un tā tālāk. Kāda ir iespēja, ka tas cilvēks pārtvēršies? Un kāda iespēja, ka tas cilvēks būs vispār kaut ko gatavs mainīt savās rīcībās? Un tur, man liekas, arī rodās tas perfekcionisms, ka tu vienkārši baidies tik ļoti no tās kritikas. Ja iespējams, kaut kur arī bērnībā tā kritika ir bijusi nepamatot daudz. Jā. Un beigās, kas notiekās, jā, tu ceri, ka caur perfekcionismu tu varēsi no tā izvairīties, bet... Nope. Jā, beigās tu esi tas cilvēks, kas vienkārši to dara visu laiku. Tev vairs nevajag to ārējo, bet tev iekšēji visu laiku tas, man liekas, notiekās. Kur tu vispār esi jūtas perfekcionismu pēdējā laikā? Kur visvairāk tev
ir izpaudies, kā tev šķiet? Labs jautājums. Es domāju, viņš tā kā ik pa brīdim šur tur uzpeld, un tad es viņu tā kā pamanu. Es domāju, tas ir gan par video taisīšanu, bijis, protams, tajā sociālajā telpā. Jā, man liekas, tāds grūti, iespējams, arī kaut kad strādājot ar klientiem, ir gribējies iedot tā kā riktīgi perfekti visu, bet es kaut kā tomēr ātri spēju nonākt pie tā, ka tā vienkārši ir varbūt tik pa brīdim kaut kāda nepārliecinātība, kas uzpeld. Un tad es tā kā notveru un saprotu, tā kā pagaid, es reāli tā kā visu daru no tīrākās sirds. Es zinu, ka to nevar izdarīt perfekti, es mācos un es redzu, atskatoties apakaļ, es īstenībā, ja pastāstu, mans video pirms 5 gadiem, tas ir pavisam citādāk nekā tagad. Un es domāju, tā kvalitāte ir augusi. Un līdz ar to, man liekas, tas vienmēr ir par to, kur mēs tā kā jūtam kaut kādu kaunu. Tas ir tas, ko es atceros, arī Brené Brown teica, tā kā, kad perfekcionisms vienmēr parādās tajās vietās, kur mēs neesam pārliecināti, kur mums ir tas kauns. Un jā, kaut kādā mērā ir, protams, tā manis daļa, kas publiski uzstāties joprojām varbūt tās, es nosarkstu. Pat tagad? Jā, es domāju arī tagad, tā kā, vai es tā kā spēšu nodot to domu, kā es vēlos, jā, un tas parādās, jo, tam ir bijušas dziļas saknes, un tāpēc es ar to strādāju, un tas paliek aizvien vieglāk, tas tā kā pilnībā nepazūd, bet agrāk es nebūtu spējis dalīties podkāstā ar savām domām, es to ilgi atliku, tāpat tās ar video taisīšanu, ir bijuši brīži, kas man varbūt ilgāk seko līdzi, ir redzējuši, ka tā kā ir brīži tā kā, kad es taisu vairāk, kad ir mazāk, kad es kaut ko pārtraucu, vai pirms tam vispār, ka es to nedarīju, vienkārši, ir tie brīži, kad tu nejūties pārliecināts par sevi, varbūt kaunies par sevi, un tad tas tā kā izpaužās, ka, mēģinu tu perfekto video uztaisīt, un tad viņš neaiziet, un tad vai kaut kādu darbu, ko tu domā, es tu uztaisīšu to ideālo, perfekto projektu, un tu tā kā nevari līdz galam. Vai tu uztaisi to ideālo video, bet viņš neaiziet. Jā, tieši tā. Tas nav domām, tu uztaisi ideālo video, un uztaisi, Jā, un tāpatās, un tad tas ir, tu vienkārši gribās tā kā paslēpties no visiem, jau liekas, ārprāts, tagad visi redzēs, cik es neesmu labs, un tā kā šausmas, tas ir tik briesmīgi, un līdz ar to, tur ir tāds bīstams, tās robežas, tas, man liekas, ir tas negatīvais, kur viņš ir tāds izteikti kritisks, vainojošs, kauninošs, un jā. Es tieši gribēju teikt, bet vai vispār kādreiz ir iespēja kaut ko tādu apmierināt? Piemēram, vienmēr ir tā kritika un vainošana, vai vispārīgi, tev kādreiz būs pēc tām domām, tas tā kā labais video, tās, kas tiešām apklusinās tavu perfekto balsi, piemēram. Es domāju, ka nē. Liekas, ka nē. Jo vairāk, man liekas, tu viņam ļaujos, jo viņš vairāk aug, jo lielāks tas kauns kļūst, un tu vēl, tā kā arī atrodi kaut kāds pierādījums, kas, patiešām līdz tev neizdodas, un tev jābūt tā kā perfektam, citādi, visu laiku kaut kāda, man liekas, tie apstiprinājumi nāk, un ja tu uz to fokusējies, un līdz ar to ir ārkārtīgi, jāuzmanās, vai tas ir kaut kas tāds, kas patiešām ir caur tādu vēlmi sasniegt kaut ko vairāk, un tīri pacelt savus standartus dzīvē, vai arī tas ir par to, ka tu vienkārši sev pārmet, ka tu neesi pietiekoši labs. Man liekas, tur ir tik svarīgi, pieķert to, un arī vēl, tas, ko atzīmēja šajā pētījumā, ka viņš var būt daudz tāds dimensiju perfekcionisms. Un tas nozīmē, ka vienkārši var būt tā, kad viņš nāk no sevis, ka viņš ir no sevim orientēts, kad tas ir tas, ko tu esi sevī tur radījis, kaut kādas domas par sevi, kas ir tās pieredzes, kas tev bijušas. Un tad viņš arī var nākt protams, no apkārtējiem. Tu esi kaut kādā lokā ar cilvēkiem, kas tev uzliek to spiedienu. Un
nu jā, vēl arī bijis sociāli noteikts. Es laikam nezinu, kā īsti atšķirsies sociāli noteiktais. Sociāli ir tas, ka man tieši arī tie paši 3 palielam arī bija, kas ir nāk no sevis, kā tu jau minēji, tad tas standarts, ko tu uzliec pret sevi. Un sociāli ir tas, kas tev šķiet, ko citi sagaida no tevis, un tad tev tikai, bet tas ir uzsvars, ka tev šķiet, ko citi, ko sabiedrība, ko apkārtējie no tevis sagaida. Un tad 3. ir tas tā kā cita orientētais, vai kas bija 3? Vai tikai... 3. ir tas, ka nāk no cita, piemēram, no attiecību kontekstā, es arī šos 3 sagatavoju, bet attiecību kontekstā tas ir ka, piemēram, tu man uzliec to perfekcionismu, tu man uzliec tā, ka tu liec man būt perfektam, tu gaidi, tu uzliec man prasības kaut kādas. Nu, tu varbūt arī padalīties tad, kā tu redzi attiecībās izpaužās tas perfekcionisms, un jā. Nu jā, protams, ka tagad bieži vien attiecībās tas perfekcionisms tieši izpaužas tādā līmenī, kad ir, es teiktu, ka diezgan lielu ieguldījumu ir devušas Hollywoodas filmas, kur ir tie ideālie stāsti un tās ideālās laulības bieži vien, tur ir drāma, bet parasti tie ļoti romantiskie stāsti un ļoti romantizēts viss. Un strīdi arī filmās ir parādīti kā kaut kas slikts, nevis tā kā bieži vien, nevis kā kaut kas tā kā reāli konstruktīvs. Un tas ir viens, ka noteikti bieži vien ir tas priekšstats, ka ideālās attiecībās nav strīdu, un tad cilvēki arī domā, mēs strīdamies, mums nav labas attiecības, kaut kas nav kārtībā, vai tur, vējam šķiršanos. Protams, strīdī liecina par to, ka tiešām kaut kas nav kārtībā saistībā ar jūsu saikni, bet tas jau nenozīmē, ka tagad tas uzreiz ir kā virziena rādītājs, ka jūs šķiraties. Strīdi vienkārši parāda ļoti labas vietas, ar ko vēl ir jāstrādā, un strīdi patiesībā ir atslēgas ļoti daudz dažādām durvīm. Tātad tas ir viens tas perfekcionisms. Otrs, protams, mēs no otra sagaidām, ka viņš būs superīgs partners. Viņš mūs, pēc mūsu domām, lutinās tur regulāri, viņš darīs šito, viņš tur apmierinās mūsu vajadzības, viņš tur darīs tā un šitā, un vēl uguntiņu piešķir, ja tur vecāki saka, tavam vīram vai tavai sievai vajadzētu šitā būt, vajadzētu tur, kas ir vēl viens labs perfekcionismu stereotips ir tas, ka sievai mājsaimniecei jābūt, viņai jāgatavo tagad ēst, un ļoti daudz tādi, es pateiktu, ļoti daudz nāk no tādās sociālas prizmas, un, protams, arī no paša izvirzīts, bet man liekas, pamatā tas ir tāds sociālais, kad to es uzbūvējis, kad ir vispār kaut kādi sabiedrības standarti, kas ir normāls attiecības, un īstenībā šī tēma bija viena no tādām vadošajām tēmām, kāpēc vispār gribēju sākt runāt par attiecībām. Jo man bija jau besis, es gribēju pateikt rupjāk. Un jau bija besis, kad ir, vienkārši, ka cilvēki sevi moka ar to, ka viņa paši sev izveido problēmas attiecībās, jo viņi uzskata, ka viņu attiecībām vajag būt konkrēti kaut kādā mistiskā, nezinu, tur kaut kāds konkrēts veids, un tad tālāk, protams, viņus čakarē ar to savu uzskatu, un man arī ļoti tieši tā doma aizcer, ka sabiedrība turpina to spiest, un tāpēc man tāda misija iekšēji bija turpināt sabiedrību izglītot par to, ka, Klau, te nav ideālās attiecības, un tavas attiecības ir tikpat skaistas, cik mūsu attiecības un vēl citu attiecības, ja to tam strādā. Jebkurā gadījumā tas, kas to padara skaistu, ir tas darbs un tā ieguldītā enerģija, nevis tas, ka pēkšņi tu atrodi to cilvēku, ar ko tev nav vispār jāstrādā. Viss perfekti sakrīt, Tā nekad nebūs cilvēki, kuri gaida to, un šis koncepts ir viens no vienkārši, tas, kas rauj man jumtnost, ir īstais. Atnāks, es gaidu savu īsto, mīļie cilvēki, nav īstais. Reāli nav cilvēks viens un vienīgais. Ir īstenībā pēc zinātniskiem pētījumiem mums katram ir ļoti daudz mūsu īstie. Un tam ir īstenībā fizioloģisks pamatojums, kas ir īstie, bet tā ir pilnīgi cita tēma, bet vienkārši tas ir tāds, lai palīdzētu saprast, ka nav tāds viens. Mēs paši turpinām caur to perfekcionismu savā veidā būvēt kaut kādu ilūziju, un tad mēs paši izveidojam tos es varu pateikt rupji, sūdas. Tā kā to situāciju, kas nav patīkama. Jā, tieši tā, ka tev uzburo atkal tādu ilūziju par to, kam vajadzētu būt.
Nu jā, bieži vien laikam mēs vienkārši iekrītam tajās ekspektācijās, ko mēs sagaidām no otra cilvēka, ko mēs sagaidām no darba, ko mēs sagaidām no sevis, ko mēs sagaidām, tur no sportošanas, no veselīgas ēšanas, fitnesa, ko mēs sagaidām. Un tā, man liekas, ir tā lieta, kur par lieko svaru, piemēram, runājot, tā kā cilvēki sagaida, kā viņi metīs to svaru nost, tad to esmu neskaitām daudz. Cik ātrā laikā. Jā, cik ātri, no kurienes tas nāks nost, tā kā viss šīs te ekspektācijas, ko mēs uzliekam, rada to, parāda vienkārši to, mūsu nepārliecinātību par sevīm, bet, viņas patiešām mūs grauj gan fiziski, gan emocionāli, kur, ja mēs to nevaram sasniegt, tad mēs esam lūzeri, tad mēs esam nespējīgi, tad mēs esam nevarīgi, un tā tālāk, un tas vienkārši atstāja milzīgas rētas, un rada liels sāpes, un tas, man liekas, arī, es nezinu, vai tu vēl gribēji kaut ko papildināt par attiecībām, vai tu pabeidz? Nē, man vienkārši tas īstenībā, kad tu pieminējies, tas var bišķi no citu tā kā papildināts. Tieši iedomājos, kaut kā ienāca tā ideja doma prātā, kad tajā brīdī, kad tu pateici, kad redz cilvēkiem ir ekspektācijas, no kurienes viņam nonāks tas liekais svars nost, tajā momentā es sapratu, ka īstenībā, man liekas, perfekcionisms savā veidā ir arī kliedziens pēc sistēmas, jo mūsu prātam nepatīk, ja viņš nezin, kā kaut ko viņš var sasniegt, kā kaut ko cilvēks var sasniegt, līdz ar to viņš uzbūvē vēl šo perfekcionismu, lai dotu cilvēkam tādu sajūtu, ka viņš kontrolē lietas, ka viņš kontrolē procesus, ka viņš kontrolē tagad, kā tieši viņam nāks tas svars nost, jo viņam patīk paredzamība, un īstenībā tas ir tāds cilvēciskais faktors, ka prātam nepatīk neparedzamība. Noteikti. Mums patīk paredzamība, tad mēs ieejam tajā grāvī, kur mēs cenšamies visu tik ļoti paredzēt un izplānot un saplānot, ka beigās tāpat mēs neapmierinām sevi, jo tas nav īsti iespējams, bet man liekas, tas ir tāds sauciens pēc sistēmas. Perfekcionisms aizsardzības sistēma savā veidā, kas vienkārši rāda to ilūziju, ja tā kā par visu būs parūpējies, tad būs kārtībā. Tas vienkārši neiespējami. Jā, nevar parūpēt. Jo visu laiku kaut kas notiek tāds, ko mēs nevaram kontrolēt. Mēs pat nevaram paredzēt, kas notiksies pēc pāris minūtēm. Varbūt pēkšņi kaut kas uzkārsies, izslēgsies kamera vai tagad tu ies un paklūps. Varbūt jau ir izslēgusies. Jā, mēs pat nezinām. Un līdz ar to, jebkas var notikties, ko mēs nevaram vienkārši paredzēt, un tā tas ir. Līdz ar to censties, man liekas, tērēt enerģiju, visu, paredzēt vienkārši ir neiespējami. Tāpēc, tas, ko es arī parasti cilvēkiem strādāju, es veidoju viņiem sistēmas, palīdzu radīt sistēmu, kura var izturēt jebkuras vētras, kas ir fleksibla, jo, ja tev ir ļoti tāda, noteikta, stingra, neelastīga sistēma, tad arī ir liels problēmas. Jo tik līdz tu nevari viņā trāpīt, viss tu vairs neesi perfekts, un atkal uzreiz kritika, vainošana, kauns, viss šis te sākās, bet tas vienkārši nav vajadzīgs, un tāpēc, piemēram, es nekad neiesaku cilvēkiem uzturplānus. Es domāju, ka uzturplāni nestrādā, vismaz ilgtermiņā viņi nestrādā, jo pirmkārt, tik līdz tu nevarēsi viņā iekļauties, tā viss sāksies liela pārmetuma. Un otrais, tu pat nesaproti, kā viņš tika izveidots, kā tu viņu varēsi turpināt, kā tu viņu var pielāgot, ja tev kaut kas nav, vai kaut kas ir citādāk, vai kaut kas tev negaršo. Līdz ar to, ir jābūt uzmanīgam ar tām sistēmām, man liekas, un viņas ir jāveido tādā eksperimentēšanas procesā, kur tu zini, ka vienkārši ir 100%, ka tu kļūdīsies, un tas ir vajadzīgs. Jo, kā jau pirms tam es teicu, tas ir tas, kas tev ļauj pēc tām 100 reizēm nonākt pie tām pāris ideālajām lietām, kas arī dos to rezultātu. Vienkārši kā tu vari nokļūt pie ideālā, ja tu neesi to darījis un neesi kļūdies un sapratis, šis nestrādā, šis strādā. Šis nestrādā tad, bet pēc tam šis atkal strādā. Un tad tu saproti, visu laiku kaut kas mainās. Un tā nav pat par ideju tāda skaidrs lietas, ko arī man cilvēki prasa. Cik man tur ir, pieņemsim, tas un tas jādara. Tā kā, kas man tur precīzi jādara. Tā kā, es tev nevaru pateikt, skatīsimies, kāda būs tava diena, cik tev būs daudz enerģijas, cik tev būs daudz laika.
tas visu laiku mainās, nezinu, caur gadu laikiem mainās, tas mainās caur to, cik daudz tu spēj stresu tolerēt, cik daudz tev ir stress konkrētajā brīdī. Ir tik daudz mainīgie, ja tu viņus sāc iedzināties, tu saproti, neiespējami to visu vienkārši ir nokontrolēt. Un man liekas, cenšoties to nokontrolēt, vienkārši garantēti nonāks līdz izdegšanai un depresijai. Jā. Tas ir taisnākais ceļš līdz tam, un man liekas, tā ir tāda svarīga lieta, par ko mums ir jāparunā, kur mēs jau sākām ieskicēt, man liekas, to ideju, kas notiekās, tā kā, ja tu centies gan attiecībās atrast to perfekto, vai arī, nezinu, veselības ziņā atrast to perfekto, vai arī darbā, man liekas, kur it sevišķi tas perfekcionisms paceļās, kā mēs runājam, gribās perfektu video, gribās perfektu podcastu, gribās visu ideāli, bet mēs neesam to vēl daudz darījuši, vai arī mēs ceram, ka kaut kādā brīdī tā kā vienkārši viss pats no sevi notiksies. Bet, tā man liekas, laikam nenotiekās. Varbūt kaut kur citur notiekās. Jā, bet es domāju... Var kāds iekomentēt, kuram tā notiekās? Es domāju, kaut kādā brīdī, protams, tā kā tas lietas, tu dari ar laiku, tu jau sāc iemanīties, ir vieglāk vienkārši. Bet tas nenozīmē, ka kaut kas tāpatās nevar noiet greizi. Un tas atkal tā kā paceļ to stresiņu, satraukumu, kā tagad. Un tas, man liekas, ir vienkārši normāli, tā ir daļa no tā visa. Daļa no procesa. Tieši tā. Jā. Man liekas, tas, ko es redzu par perfekcionismu, tas, ka vienkārši viņš rada daudz stresu. Kā tev šķiet, tu tā kā centies kaut ko perfekti izdarīt, kā tu jūties? Tu esi mierīga vai tu streso tajā brīdī? Es jūtu frustrāciju. Frustrāciju. Riktīgi. Okay. Tā, ka ļoti. Protams, un tad kā tas visu to radošo ļoti iznīcina. Es pēc dabas esmu radošs cilvēks, man ļoti svarīgi, kad man ir telpa, man ir miers, man ir fokusiņš, un ja man ir šis kaut kāds standarts savā galvā, pēc kā man vajag, man tagad vajadzētu šitādu video, vai arī, man tā patīk Aksela video, un es gribētu būt līdzīgi, kā viņš uztaisīt, frustrācija, ka es nevaru, man liekas, bāc, ja es tā kā neuztaisīšu tā, tad man nekas neaizies. Bet es tik ļoti daudz reizes īstenībā esmu sev pierādījusi to, ka tad, kad es ielieku kaut kādu, piemēram, materiālu, video, vienalga, tagad vienkārši video ir aktuālākā tēma, tāpēc, ka tas prasa visvairāk radošo enerģiju un izaicina perfekcionismu. Bet tad, kad es uztaisu kaut ko tādu, kur es reāli redzu, kur es varēju labāk un ir kļūdas, bet es tāpatām par spīti tam, es kaut vai pusaizvērtām acīm vienkārši nospiedīšu publish un nolikšu telefonos. Tas no sērijas, tu aizsūti to ziņu, kaut kādu nomet telefonu un visu eju tālāk no tā. Tad es redzu, kad viņš vēl ir aizgājis, un man vispār tāds, kā tas var būt? Tad, kad es pavadu entās stundas, lai kaut kādu tēmu izdomātu, tādu wow, un tas neaiziet. Un tad es uztaisu pilnīgi kaut ko basic tāds, kas tev liekas tā kā pilnīgi pašsaprotams un tāds, un vēl ar kaut kādām kļūdām, sūdīgāku gaismu vai vēl kaut ko, un tas aiziet. Man tāds skaidrs, tā kā neviens neredz tavu perfekcionismu, neviens neredz to īstenībā, cik ļoti tu kaut kādā mērā centies būt ideāls, un tāpēc, ka varbūt citiem cilvēkiem, piemēram, man uz citiem skatoties, man nav tas aktuāli. Man ir aktuāli tas tikai uz sevi skatoties, un nav loģiski vispār. Jā, tas laikam ir, tas bieži vien ir par sevi. Protams, tas var būt arī ārēja orientācijā, kad kāds spiež tevi, bet man liekas bieži, partners, darba devējs vai kas tam līdzīgs var gadīties būt tajā toksiskajā vidē, kur arī tie cilvēki ir tajā perfekcionismā un viņiem vajag, lai tu seko viņu perfektiem noteikumiem. Un, ja kaut kas nenotiekās, tad ir, tā kā uzreiz problēmas, un bez šaubām tas var būt no āras, bet, man liekas, tas ir, beigās, kur mēs vienkārši paši sevi, tā teikt, sadedzinām, kur mēs paši sev uzliekam tās važas, un tad mēs nesam to smagumu vienkārši līdz katru dienu, un loģiski, tā kā,
cik daudz enerģiju tas patērē, cik daudz tā kā stresu tas rada censties būt perfektam. Un tas jautājums, vai tas ir tā vērts? Bet zini, kas ir interesantākais faktors, tas, ka tad, kad, piemēram, es nereti esmu arī ievērojis, tad, kad kāds mums cits liek būt perfektam, mēs pretojamies, mums tas nepatīk, tas sajūtas, tas nav patīkam un baudām. Bet aiz aizslēgtām durvīm, tad, kad mēs esam vieni paši aiz sevis, mēs ar riktīgi mačiem. Un cenšamies apmierināt citu cilvēku, tā kā varbūt pēc savām domām, citu cilvēku ekspektācijas pret mums. Vai savu skatītāju ekspektācijas pret mums. Nu jā, tur, protams, rodās, man liekas, pēc tam tās domas, ko citi padomās, kā viņi to redzēs. Man liekas, tas ir tas kauns, kur, tā kā, tu jau nekaunies vienkārši no sevīm, tu jau dari, dažādas, ko tik mēs katrs nedaram aiz aizslēgtām durvīm, dīvainas lietas. Gribu padalīties? Varbūt citreiz. Es arī gribētu zināt, kādas dīvainas lietas tu dari aiz aizslēgtām durvīm. Es domāju, tur varbūt reizēm tā, ka mēs pat nevaram iedomāties, ka tas ir dīvaini. Gribu padalīties? Un tad ir tā, ka jau kāds cits izceļ un tu tā kā saproti, ok, tas nav pieņemama. Vai mēs redzam, ka citi cilvēki to nedara, un tad tu esi viens tāds, kurš iespējams to dara, bet bieži vien jau ir tā, ka daudz citi arī sako tām lietām un vienkārši nestāst par to. Un tāpēc, tas, kas notiekās, man liekas, ar to perfekcionismu, ka mēs sevi tā kā, cenšamies pasargāt, bet tas, kas notiekās rezultātā, ir tas, ka mēs sevi pamatīgi apspiežam, jo, es nezinu, tā kā man personīgi, nav nekad patikusi tā perfekcijas sajūta. Bet tas ir vienkārši, kur tu tā kā aizsardz, tā kā vairogu vienkārši nes un ceri, ka viņš tā kā tevi pasargās, viņš ir smags, bet viņš tevi pasargā tikai no tās idejas, paslēpt no citiem cilvēkiem. Jā, kad es neparādīšu, kāds esmu, tā kā es labāk esmu tā kā šāds tā kā robotiņš, kā vajadzētu, un es neparādu, ka es arī esmu tur, nezinu, nevienmēr tajā tur ideālajā vai perfektajā stāvoklī, un loģiski tas atkal varbūt tās tādās tīri sabiedrības skatījumā, ja visi tā darbojās, tad loģiski ir grūti izrauties, jo tu atkal tā kā izlec. Un tas ir tas tā kā autentiskums, ka tu tā kā spēj būt citādāks nekā citi. Ka visi cenšās iet to perfekto taciņu, bet viņi nekad nav sasniedzami, un tad tu vari tā kā izrauties ārā un tā kā, ir kurš tāds viens dīvains, nezinu, vienmēr visam atbildes, un tā kā tu esi ok ar to, ka tu esi tāds muļķīts. Tas man īstenībā atcauc vienu, man liekas, budistu, to stāstu, kas man arī ir ļoti tā kā pielips, un kas savā veidā man palīdz arī tik galā ar perfekcionismu. Ka tas stāsts skanēja tā, ka ciematā, kurā nav daudz cilvēku, ir vīrietis un dēls, un pēkšņi tas dēls atrod tur saules zirgu, un viņš tā kā, dabū to, un atnāk, man liekas, vai bija tā, ka viņš loterijā uzvarēja. Es varu, tas stāsts man tā reizēm kaut kur pazūd, nav perfekti. Galvenais tā doma. Bet tā doma, jā, tad viņš dabū to zirgu, un visi atnāk no ciemata iedzīvotāji pie tā tēva un saka, pasties, kāds tev laimīgs tēvs, dēls, jā, atradis to zirgu, un viss, ko tēvs atbild ir, varbūt. Un tad pēc kaut kādu laiku viņš tur mēģina to zirgu iejāt, uztrenēt, un viņš nokrīt, salauž kāju. Tagad atkal visi tā kā ciema iedzīvotāji atnāk pie tā tēva un saka, pasties, kā tavam dēlam neveicās. Un viss, ko vecais vīrs atbild vienkārši, varbūt. Un tad pēc kaut kāda brīža nāk armija ciematā un iesauc jauniešu karā.
Un tā kā dēls ir salauzis kāju, loģiski viņam, dod iespēju nedoties karā, viņš nevarēs palīdzēt. Un atkal visi ciemiedzīvotāji nāk pie tā un saka, pasties, kā viņam paveicās tā, un viņš var būt. Un tā kā līdz ar to tu nekad nezini, kas var būt un kā tas, kas notikās, kā tā tava kļūda, ko tu pieļāvi, ja tur, nokļuvi negadījumā, vai, jā, vienalga, kas tevī notikās, ka varbūt tas ir tas, kam vajadzēja notikties. Un tas ir tāds, man liekas, mans skatījums uz dzīvi, tāds optimista skatījums, kur, tā kā, jebkas, kas notiekās ar tevīm, tam ir savs iemesls. Un tas vienmēr aizvedīs tieši tur, kur tev ir jābūt. Un tas ir tas, ko arī doktors Gabors saka, tā kā, iespējams, depresija ir tas, kas tev bija tieši vajadzīgs. Jā, varbūt, tā teikt, arī tāpat izdegšana bija tev vajadzīga. Bet mēs runājam šeit, protams, par to, ka, iespējams, tu arī vari saklausīt šo ziņu, ko mēs stāstam šeit, un varbūt tas bija tas, kas vajadzīgs tev, lai izvairītos no tā. Un spērtu to soli citā virzienā. Bet, iespējams, varbūt tev ir jāaiziet cauri tam moku kambariem, jāaiziet cauri tam mega ciešanām, lai saproti, ka tā kā, pietiks sevi tur censties idealizēt un uzlikt tajā perfektajā un apspiest visu, ko tu jūti, kas nav perfekts. Un, jā, līdz ar to, es tā aizskrēju domā. Nē, ļoti labi, man liekas, tāds labs piemērs. Nav perfekti. Jā, nav perfekti. Šodien hashtag nekas nav perfekti. Tieši tā. Jā, tā kā, tas, kas man liekas, ko es vēl gribēju varbūt pieskarties, ir tieši, visu laiku esam tajā perfekcionismā, sanāk, ķermenis laika ir tajā stresā, un tīri fizioloģiski arī, vienkārši visas tās, tas pats kortizols, adrenalīns, viņš laika ir tā kā, ļoti daudz, un ķermenis loģiski, tā kā cik ilgi viņš spēj izturēt. Ja tās ir, tie ir hormoni, kas, protams, mums ļauj izvairīties no kaut kādām, crazy situācijām, un ja tur vajag būt, ļoti tuvu perfektam, tev, tur to esi avārijā, un tev tur vajag ķermenim ļoti asi reaģēt, un izglābt tevi, tā kā tas strādā, bet tā kā tas ir tas, ar ko tu dienā, tā kā celies un ej uz darbu, vienkārši, kas notiksies ar tevīm? Kas notiksies ar tavu ķermeni, ja tu visu laiku būsi tajā augstajā, sasprindzinātajā, stresa stāvoklī, ko rada tas perfekcionisms, jo nedod Dievs, ja tu neesi perfekts. Un tas ar laiku rada tādu situāciju, ka tu nevari ciest visus pārējos, kas neseko tam perfekcionismam. Jā, kaut kāds cinisms parādās, ir... Besīgi pozitīvā domāšana. Jā, besīgi, ko jūs visi tik pozitīvi, pastāties, cik daudz sliktas lietas pasaulē, un tā kā mums tā ir, nekas neizdosies, un līdz ar to, protams, ar laiku arī zūd, man liekas, tā produktivitāte, jo tu vienkārši koncentrējies uz visiem sīkumiem tā vietā, lai darītu vienkārši, kā Aigi teica, vienkārši ieliec video, vienkārši sāc darīt, vienkārši, izej ārā, pastaigāt tagad, ja tu gribi sākt kustēties, sakārtot savu uzturu, gribi tā kā vienkārši sāc ēst vairāk dārzeņus, zaļumus, augļus. Nav jābūt perfektam visā pārējā, vai sāc vienkārši ar to, ka tu vari pasēdēt mierā ar sevi. Jā, tavs prāts tur ārdīsies, bet tas jau nekas, tā kā tev nav jābūt perfektā mierā vai perfektā stāvoklī. Vai arī, ja ir kaut kāds darbs, ko tu tur velc garumā, bakalaura darbs vai kaut kāds projekts, bieži vien, man liekas, ir svarīgāk, ka tas ir izdarīts, nekā tu velc. Un tu pat nevari dabūt to feedbacku, jebkot atgriezisko saiti, un tāpat kā tajā piemērā par tām fotogrāfijām. Tu vienkārši centies visu laiku slīpēt to vienu, tā vietā tu būtu uztaisījis vienreiz, tev pateikt, nē, šis nav pareizi, tas nav pareizi, ok. Paņem apakaļ, pēc tam vēl vienreiz. Tā, šis nav pareizi, tas nav pareizi, to vajag uzlabot, ok, vēl vienreiz. Un tā kā vairākas reizes turp šurp, un beigās jau tu nonāc pie tā rezultāta. Un tas, man liekas, ir krietni
krietni produktīvāk. Nekā ilgi slīpēt vienu, nodot, un beigās tāpatās viņš, nebūs perfekts. Līdzīgi arī īstenībā varētu piekrist ar tām pašām attiecībām ar partneri, kad ir forši, ka tu esi tajā procesā un tu zini, ka jūs kļūdīsieties, tu zini, ka tu kļūdīsies, tu zini, ka viņš kļūdīsies un tāpat caur to visu procesu saglabāt jūsu kā pāra autentiskumu, jo manuprāt arī ļoti svarīgi ir uzsvērt, arī ne tikai katram individuāli ir autentiskums, bet arī, piemēram, pārim kā tādam kopā ir autentiskums. Kā pāris, autentisks pāris. Un līdz ar to arī iet caur tiem visiem solīšiem un paši kopā varat veidot to savu superīgo modeli attiecību, kur jūs jūtaties ļoti labi. Un necensties otru vienkārši mainīt pa savam un neļaut otram to darīt ar sevi. Jā, turpināt sakot tai savai iekšējai sajūtai, kas tev, palīdz saprast, kam vajadzētu būt, nevis vienkārši kā ir jābūt. Ja, kas ir tās normas, kurām mēs sekojam, kas ir tas, kas ir pareizi, ja, kas ir tie standarti, kuriem mums ir jāseko. Un, protams, tas, man liekas, nav baigi viegli no tā vienkārši uzreiz maģiski izrauties. Bet te mēs, man liekas, arī varam parunāt par to, kas ir tas, kam ir jāpievērš uzmanība, vai ko var darīt, lai tīri, strādāt ar šo perfekcionismu sevi, un kas ir tas, ko tu redzi, kas varbūt tev ir palīdzējis. Pieņemšana. Okay. Tā, ka dažādi ir pieņemšana. Otra pieņemšana, kad es negribu, es zinu, ka mums, piemēram, runājot par attiecībām, man sākumā mūsu attiecībās bija tāda tendence un vēlme, kaut kā grozīt lietas pa savām, vai arī, lai tu dari kaut kādas lietas vai kaut kādas sociālās normas, kā man liekas, ka tas ir pareizi, un tas no malas izklausas traki, bet reāli ļoti daudz tā pārdara. Tas pats arī, piemēram, par kaut kādiem ģērbšanās stiliem, vienkārši kaut kādās tādās mazās lietās ļaut, pieņemt to dažādību, vienkārši pieņemt to dažādību, kad katrs cilvēks ir autentisks, katrs cilvēks ir unikāls un mums nav nekādu tiesību un vajadzību otru padarīt pēc saviem kaut kādiem principiem vai normām. Vienkārši tā pieņemšana. Bet kā tu sāc varbūt to pieņemšanu? Tu sāc arī pieņemt sevi īstenībā. Man liekas, tu sāc vienmēr ar sevi iekšēji. Kāpēc mēs otru baksim? Tāpēc, ka mēs paši esam sev uzlikuši to smagumu, to nastu uz pleciem, jo mums liekas, ka mums vajag iet pēc konkrētajiem tiem standartiem un saprast, ka tas ir ok, ja tu neej pēc konkrētiem standartiem. Tev nevajag iebāzt sevi kaut kādās kastītē vai rāmītī vai robežās un tādā ziņā, ka vienkārši, lai apmierinātu kādas sabiedrības vajadzības. Bet ir tā kā kaut kas konkrēts, tāds tā kā solis, ko tu redzi, var darīt cilvēks, lai viņš, pieņemtu sevi vairāk, pieņemtu citus cilvēkus. Varbūt tieši ar kaut kādām tādām kļūdu ziņām, kad, ja, piemēram, sākt ar kaut kādām, tas ir, man liekas, tāds mazumiņš, kur mums liekas, ka mēs esam izdarījuši kļūdu, un mēs vienkārši pieņemam, ok, mums tas sanāca, ko mēs darām tālāk ar to, nevis sevi tur visu laiku turstīs, kaut vai tāda maza lieta. Vai arī, nezinu, tur, ok, es šodien izvēlos nebūt perfekta, un ok, es nesakārtoju māju, es nesakārtoju istabu, jo es vienkārši negribēju šodien man bija sajūta, ka es gribēju atterināties tur sedziņā, un es negribu šaustīt sev par to, un pareizāk ir tā vēlme, perfekcionistiem ir tā vēlme šaustīt sev par to, ka viņi kaut ko nedara, ko viņam liekas, ka viņam vajadzētu darīt, piemēram. Bet tajā mazajā momentā sev, kā tu parasti man saka, izrādīt līdzjūtību, pieņemt, ok, tas totally ok. Tādā ziņā, ka mēs varbūt ar tādu interesi sākam skatīties tajā, kāpēc mums varbūt sevi kritizējam. Tas jau ir nākamais lietas. Tas jau ir dziļāk domā. Tas jau ir noteikti dziļāk, jā. Jo viens ir vispār sākumā, ok, labi, es saprotu, ka es to
neizdarīju vai izdarīju, ok, labi, un tad otrais līmenis jau sāc, jautāt tos jautājumus, tas ir tā foršāk, ka tu vari analizēt īstenībā. Nu jā, ir tāda interesi paskatīties, saprast, ok, tā kā es tu cenšos būt perfekts, tagad tu zini, ka tas nav par to, ka tu vienkārši, ka tas ir par to īstenībā, ka tu centies izvairīties vienkārši no kritikas, no vainošanas, no tā. Man liekas, pirmkārt, radīt vispār to apziņu, ka ok, par ko tas ir, tā kā es nejūtos pārliecināti par šo. Un tas, pirms varbūt arī tad ir virziens, tā kā attīstīt to pārliecību. Ko darīt, lai es jūtos pārliecināts par sevīm, un iet tajā virzienā, kur nav droši. Kā tu redzi? Kā attīstīt pārliecību? Jā, tas ir bijis viens no visgrūtākajiem jautājumiem. Tas, man liekas, tā atbildē atšķirās vienmēr, man liekas, ļoti no tās tēmas, kurā mēs esam. Jo tu pārliecību vari attīstīt ļoti daudz dažādos veidos. Okay. Robežu nospraušana, sevis atzīšana, tur ir ļoti daudz dažādu veidu, kā tu vari reāli sākt attīstīt pārliecību, kā arī, piemēram, savu solījumu izpildīšanu sev. Jautājums vienkārši, uz kuru virzienu mēs vēlamies iet, jo, pārliecība jau viņa zūd tajā, kas mums ir svarīgs. Tajā, kas mums ir, nezinu, ja mums ir svarīgi tur panākumu savā dzīvē, tad, panākumu tēmā arī, piemēram, tie zūd. Tā pārliecība. Un nereti panākumu, vienkārši tāpēc, ka mēs neturam solījumus, vai arī, kur mums ir svarīga patiesa saskarsme ar citiem, tur mums pārliecības zūd, tāpēc, ka mēs nenospraušam robežas. Mēs ļaujam citiem sevi izmantot vai kā sev uz galvas. Kā tā pārliecība, man liekas, ja mēs tā par to vispār vēl varētu uztaisīt atsevišķu podkāstu. Jā, tas gan. Tas ir gan psiholoģiskā pārliecība, fiziskā pārliecība, man liekas, tur ir tik daudz, bet tas ir neapšaubām, kad pārliecība, ja cilvēks sāk iedziļināties tajā, man liekas, kā viņš konkrēti, kur viņš jūtās nepārliecināts un saprot, kurās sfērās viņš jūtas nepārliecināts un sāk ar tām sfērām strādāt. Perfekti. Neteikšu perfekti, superīgi. Superīgi. Man liekas, tas perfekcionisms atkal viņu var sākt izmantot kā tādu, vietu, kā tādu mehānismu, kas palīdz atpazīt to, kur tu neesi pārliecināts. Jā. Jo citādi, kā tu vari strādāt pie savas pārliecības, ja tu pat nezini īsti, kur tu esi nepārliecināts. Tas ir viens, man liekas, arī tāds labs solis, ka tu vienkārši, es tur cenšos visu ideāli savās mājās sakārtot, es nejūtos pārliecināts par to, kā es veicu savas lomas ģimenē. Jā, es esmu laba mājasaimniece, sieva, vai es esmu labs vīrs. Jā, makes sense. Jā, tieši tā. Vai arī, ja tu, piemēram, redzi, tu tur darbā, jo tas, ko es atceros, Brené Brown teica, mēs esam perfekcionisti tikai tajās vietās, kur mēs neesam pārliecināti. Tā nav tā, ka tu esi visur pilnīgi perfekcionists. Jo tad, man liekas, tas pat vairs nav perfekcionisms, un tas jau ir drīzāk izklausās pēc kaut kādā šī tēma. Es teiktu, aizmirst, kā viņš saīs, bija garāk, bet tas OCD, ka tev jau ir, uzvedības traucējumi, kur tu vienkārši tev visam ir jābūt kārtībā, jo, ja tas nav kārtībā, tad tu esi trauksmē vienkārši, un tu nevari iziet no mājas, kamēr viss nav kārtīgi, tu nezini, tu kaut ko domā, ko citi cilvēki domā, tas tev vienkārši pilnīgi paralizē, ka tur jau ir tādi uzvedības mentālie traucējumi, kas jau ir, kaut kas cits, nevis perfekcionisms. Perfekcionisms, man liekas, vienkārši ir, tu gribi izdarīt labāk, jo, liekas, ja tu neizdarīsi to labāko, tad tevi nepieņems, tevi atgrūtīs, tu nebūsi gana labs. Līdz ar to, man liekas, tur arī būtu tās svarīgi tāds skatīties, cik nopietni, vai tu, pilnīgi nevari eksistēt bez mazai, ja kaut kas noiet greizi, tad, vienkārši liekas, ka viss brūk kopā. Tā kā ir vērtīgi, man liekas, arī apzināties,
kādā stāvoklī tu esi saistībā ar šo. Pakonsultēties atkal vienmēr, man liekas, mēs varam turpināt vienmēr ieteikt atrast kādu, ar ko pakonsultēties par šīm lietām. Jā, un protams, ka tas var būt izaicinoši, jo apakšā ir tas kauns. Jā. Un liekas, ka tas nav ok, bet mēs to izjūtam, un es varu garantēt, ja kurš cilvēks tev apkārt to izjūt. Nu, tā kā tas ir tāds universāla lieta, līdz ar to tev varbūt tās, liekas, reku šis cilvēks jau tur visu kaut ko dara, un viņš nav perfekts, bet iespējams ir kaut kādas lietas, kur viņš cenšas būt perfekts. Jo tas ir tas, kā mēs esam perfekcionisti, un tajā pat laikā mēs, tā kā arī varam būt diezgan nekārtīgi. Tāpēc tas ir tāds, vairāk jautājums, kur tu vienkārši jūties nepārliecināti, kur ir tas kauns. Un man liekas, apzinoties to, runājot par to, klausoties par to, tas ir tas, kur tā kā var nonākt pie tā atvieglojuma. Lai tas nav kaut kas tāds, kur liekas, ka tu vienkārši esi tā vergs un tu nevari. Un tu esi vienīgais tāds uz šīs pasaules. Man liekas, tas tā ir vistrakākā sajūta, ka es esmu tāds jocīgs, viens vienīgais un neviens cits neiet tam cauri. Visi iet cauri. Jā, kā tu saki, pat mēs runājot par šo, mēs godīgi varam teikt, ka mēs ejam tam cauri. Jā. Joprojām strādājam uz to. Un tas vienkārši kaut kur uzpeld, man liekas, tajos brīžos norīt, protams, kad ir tā stresa vairāk. Jo tad liekas, ka tās likmes ir augstākas. Ja, piemēram, es iedomājos darbā tas pats. Liekas, ok, tu varbūt esi vēl paņēmis kredītu, tev ir tur izdevumi, un tagad tev ir kaut kāds svarīgs projekts, kas nosacīt, iespējams, varbūt tās noteiks to, vai, tev atlaiž vai nē. Un loģiski, ka tas stress tajā brīdī ir nereāli milzīgs un ir liela vēlme tajā brīdī iekāpt šajā aizsardzības mehānismā, kas ir perfekcionisms un, kā saka, liekas, ka tas varētu tev pasargāt. Bet kā mēs zinām arī pēc zinātniskās literatūras, tas ir tas, kas tev atņems to radošumu un lieks veiksmīgāk to lietu, ko tu centies atrasināt, novadīt. Tāpēc tas nav tā, ka tur vienkārši, es vairs nebūšu perfekts, vienkārši uz visām pusēm esi, bet tas vienkārši ir caur tādu, man liekas, izpratni. Par nepārliecinātību. Jā, par nepārliecinātību, par ko tu esi nepārliecināts, kas varbūt tev uzliek šo te perfekciju, kur, un vai tu vēlies tam, turpināt sekot. Jo tas arī, man liekas, beigās kaut kur tā tava izvēle sāk parādīties. Te, kad tu zini, ko tas nozīmē, ka tu zini, ka tas tev ir apkārt, ka tu zini, ka ir kaut kāda risinājuma, kā ar to tik galā, tad sāk parādīties tā izvēle. Un tagad turpināt to ceļu, bez šābām viņš daļai strādā. Bet, ko mēs šeit varbūt tās aicinām, ir sākt skatīties citus variantus, skatīties, iespējams, tu vari būt, kā saki, tajā pozitīvajā perfekcionismā, kur tu dari, lai celtu standartus, bet tu neesi vienkārši kritisks sevi. Ja te kaut kas nesanāk, tu saproti, kļūdīties ir veselīgi, kļūdīties īstenībā ir nepieciešama, jo kā tu vari kaut ko iemācīties, ja tu nekļūdies? Es nezinu, kā tev pieņemsim ir, ja tev viss ir ideāli un viss sanāk, vai tu tā kā centies kaut ko mainīt un no tā kaut ko iemācies vispār? Nē, es dzīvoju komfortiņā. Jā, tu vienkārši ir tāds, viss ir. Kāpēc man kaut ko vispār mācīties? Kāpēc man kaut ko tā kā augt, attīstīties? Kāpēc man kaut ko vispār darīt? Tā kā viss jau sanāk. Un tāpēc ir tas, ka mēs nekad neiemācāmies neko, kad viss sanāk. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kad mums nesanāk reizē. Kad mēs, ko saka, kļūdamies un izgāžamies, un tad mēs varam tā kā paskatīties, ja mēs sevi nekritizējam, jo, kā es pirms tam teicu, ja mēs sevi kritizējam, ja mēs sevi vainojam un tā tālāk, mēs neko neskatīsimies, mēs neko neiemācīsimies un mēs neko nemainīsim. Mēs vienkārši turpināsim iet pa to kaunu taku
un tas perfekcionisms tikai augs. Bet interesanti, tas ir tāds riktīgs, tāds maģiskais, negatīvais aplis, jo mums liekas, varbūt tiem perfekcionistiem, mums perfekcionistiem liekas, ka ar to perfekcionismu mēs atradīsim kaut pareizos veidus, kā mēs kaut ko sasniedzam, izdarām vai kļūstam. Bet te jau atkal ir tas klasiskais, klišejiskais domu grauds, ka tas ir vienīgais, kā mēs varam kļūt labāk, ir tikai un vienīgi caur kļūdām, tāpat loģiski domājot, jo kļūdas mums parāda tieši pozīcijas, kas mums pietrūks, lai kļūtu labāki. Mēs ar perfekcionismu mēs nevaram vienkārši uzminēt. Mēs nezinām, jo tev ir tas viss iekšā, piemēram, cilvēkam tas perfekcionisms ir iekšā, un it kā jau viņa kaut kāds tāds pamata uzskati, pieņēmumi ir, bet ja tie pamata uzskati un pieņēmumi būtu, tad viņš jau būtu sen sevis labākā versija. Bet viņam nav vēl tā informācija, un tā informācija slēpjas tajās kļūdās. Jā, tikai un vienīgi ne jau tajā informācijā, kas mums jau ir, un tad mēs visu laiku to informāciju, kas mums jau ir, kā kļūt par kaut ko, maļam uz riņķi. Bet tā nav. Jā, tas man liekas arī ir tas par to, ka cilvēks, es jau visu zinu, tā kā tev jau pat varbūt tās liekas, ka tā informācija tev ir. Jā. Tu esi kaut ko sasmēlēs, arī varbūt no podkāstiem, no cilvēkiem, bet neesi gājis iekšā tajās savās kļūdās labprātīgi, ar interesi, ar līdzjūtību, un vienkārši sāc skatīties, un man liekas, tas arī tā nav tāda žēlošanās par to, ka kaut kas nav sanācis. Bet patiešām pasties tā kā, nogāja greizi, apstākļi, sakritības, ne tādā ziņā, ka tu novēl, bet kaut kas, atgadījās un saprot, jā, tur ir daļa atbildības noteikti tev, vēl kaut kas varbūt tās cits, un tad tu sāc tā kā ar interesi četināt, kas tur bija, tā vietā, lai vienkārši uzreiz skrietu pēc siksnis, kā saka, un sākt sevi klapēt vienkārši cerībā, ka kaut kas mainīsies. Var brīdi sevi klapēt, līdz tu sadedz, un tu nonāc līdz depresijai, un tu vairs vispār neko nevēlies, jo tev ir tik ļoti sāpīgi, tik ļoti nepatīkami, kad labāk vienkārši lieciet man mieru, vispār vairs neko negribu, un tas ir tas ceļš vienkārši. Kur tas perfekcionisms var aizvest. Lai gan tā ideja, ko viņš saka, ja tu būsi perfekts, tu varēsi no tā viss izvairīties. Bet reāli, kas notiekās, ir būs perfekts, tu līdz tam visam nonāks. Un tu pat vari daudz ko sasniegt, bet vienkārši iekšēji jūties briesmīgi jau uz. Un sačakrēs vēl daudz attiecības. Jā. Pa ceļam. Tieši tā, uz kādu rēķinu to vienkārši tu visu izdari. Un līdz ar to tas man liekas ir tas, pie kā ir jāpievērš uzmanību izteikt. Un loģiski to arī, manuprāt, nevajag darīt vienam pašam, jo, ja tas perfekcionisms jau ir ilgi, un tu sev saki, kad es esmu perfekcionists, mēs, man liekas, vairāk sev sakam, ka mēs reizēm rīkojamies perfekcionistiski, bet ja tu jau sevi identificē ar to, ir ārkārtīgi, es domāju, svarīgi jau darboties kopā ar kādu citu, jo, tas perfekcionists tevī, viņš ļoti labi izstāstīs, kāpēc tev viņu vajag, un kāpēc nelaist to vaļā, un kāpēc vienmēr visam vajag būt ideāli, un tādēļ, man liekas, ir svarīgi vērsties pie kāda speciālista, droši var nākt pie manis, vai Aigas, pie manis uz veselības auditu, pie Aigas uz attiecību konsultācijām un nodarbībām. Jā, un līdz ar to vienkārši nedarīt to pašam, jo citādi, tas var ļoti, būt piņķerīgi reizēm. Un es bez šaubām arī man ir bijuši vajadzīgi vairāk gadi, lai to kaut cik padarītu vieglāk, un tāpatās tas process vēl ir. Bet tagad es jau redzu tā kā, kur es negribu kaut ko darīt, un es vienkārši speciāli izdaru, kaut vai aizies šķības, vienkārši izdaru, lai es varu sākt beidzot mācīties no tā, kas tad bija tajā situācijā tāds. Un pēc tam tu vari analizēt un secinājumus izdarīt un mācīties no tā, bet ja tu baidies tik ļoti no tās izgāšanās, ka tu nebūsi perfekts,
nu tad tas arī ir tas, kas noved līdz, dažādām mentālās veselības problēmām. Nu tālūk, un, protams, ja gribās arī kaut kādus konkrētus rīkus, tad ir tas Patreons, kurā mēs abi ar Aigu liekam iekšā informāciju, kas var palīdzēt gan tīri saprast sevi labāk, izrādīt to empātiju attiecībās, mentāli, fiziski, un konkrēti arī vingrinājumi, kas vienkārši var palīdzēt šo te risināt, lai kā saka, nonāk tādā līdzsvarā, būt dzīves līdzsvars. Nevis tu vienkārši ir tikai fokusējies uz vienu sfēru. Jā, ka visu laiku tu tā kā mauc un visam jābūt ideāli perfekti, jo citādi tad atklās, ka es neesmu tas, ko esmu parādījis. Un, līdz ar to, ja ir intereses, tad noteikti mūsu abu profilos, kur sociālos tīklos var atrast šo visu. Tālūk, tev ir vēl kādi vārdi? Ko teikt par perfekcionismu? Ne, man nav perfektie vārdi šodien. Jā, šodien vienkārši nobeidzam, kā ir, un man liekas, superīgi ir vēl viena sērija izdarīt, un tas ir tas galvenais. Jā, un tas ir tas galvenais, tas ir perfekti, ka tu vienkārši turpini, un mēs mācamies, mēs skatāmies, mums sanāk kādreiz labāk, mēs tur gaismas varam pamainīt, mēs varam tur audio pamainīt, mēs varam padomāt, kā mēs komunicēsim labāk to domu, un ir tik daudz lietas, ko var uzlabot vēl, un tas ir tik forši, un man liekas, ja viss būtu uzreiz ideāli, tas pat nebūtu interesanti. Jā, tāpēc savā veidā tas arī dod to interesi par to, kāds notiks. Procesu. Jā, tur ir tas process. Jā, tieši tā. Un process, man liekas, ir tā visa tā sāls īstenībā. Tā kā super, vēl viens ir gadās. Awesome.